Nu, tātad pamatdoma ir tāda, ka no šīs nedēļas, no septembra sākuma, mēs piedāvājam Horizon Start komplektu. Kur var redzēt, kā viņš izskatās. Mums ir zīmols Horizon Start. Tā ir programmiņa, kas senāk bija pazīstama kā UVIS. Un starta komplektācijā mēs viņu piedāvājam pilnīgi visiem, kas viņu vēlas izmantot bez maksas. Pie tam ar visiem tiem labumiem, kāda pienākās reģistrētiem lietotājiem. Tātad, ja jūs viņu bez maksas paņemsiet un lietosiet, jūs dabūsiet visus tos labumus, kas pienāk reģistrētiem lietotājiem. Kā jaunākās versijas, sekošana likumdošanai un tur visas tās lieliskās labās fīčas atbalstu. Mērķu lietotāji mums ir mazie uzņēmumi, varētu saukt tur mikro uzņēmumi, mazie uzņēmumi, kur cilvēki sāk tātad biznesu. Valdība mūsdienās aicina visus, kad vairāk varbūt darba visiem nepietiek un cilvēki zaudē darbu. Tātad, kaut kādā veidā arī valdība runā par mikro uzņēmumu atbalstu programmām, kādā veidā tur palīdzēt iesākt, kaut ko pašiem darīt, vai tur cept pīrādziņus, vai tur kaut ko tirgoties. Bet, diemžēl, lai ceptu pīrādziņus un tirgotos, nepietiek tikai labi mācēt pīrādziņus uzcept. Tomēr tās atskaites valsts ieņēmuma dienestam ir jāiesniedz, grāmatvedība ir jāved tur atbilstoši likumdošanai, to neviens nav atcēlis, diemžēl. Tad mēs domājam, mēs tur arī kaut kā savu plecu pieliksim, lai tiem cilvēkiem ir lētāk un vieglāk uzsākt. Mēs dosim to programmu viņiem bez maksas. Tā mūsu doma ir tāda, ka varbūt ne visi, bet pieņemsim, cerēsim, ka pusi no viņiem izaugs par lieliem un vareniem uzņēmumiem. Tad, kad viņi izaugs par lieliem un vareniem uzņēmumiem, tad viņiem vajadzēs vairāk no tās funkcionalitātes, viņiem ar Horizon Startu vairāk nepietiks. Viņam vajadzēs tur pilno lielo Horizon. Par to viņi, protams, tas viņiem, protams, būs jāiegādājās. Bet, teiksim, lai tās sāpes uzsākot biznesu nebūtu pavisam lielas, ka vēl tur galva sāp par to, kur ņemt programmu, tad mēs viņu dodam bez maksas. Varētu teikt, ka tur zivju dīķi ir daudz mazas zivtiņas, mēs tur beram iekšā barību, ceram, ka dažas izaugs pa lielām zivīm, un tad mēs viņus varēsim sadarboties. Starts ir tāda pat pēc funkcionalitātes programma kā viss lielais Horizons. Mums kods ir viens tām programmām. Mums ir mazāk varbūt tās funkcionālās iespējas drusku ierobežotas. Tur viens lietotājs mums ir paredzēts, ka tas ir uz 10 darbiniekiem. Tāda veida ierobežojumi. Ja tie darbinieki paliks vairāk, tad vajadzēs piepirkt klāt to funkcionalitāti. Tā viņš varēs elektroniski valsts ieņēmuma dienesta EDS sistēmai iesniegt savus atskaites jau uzreiz, lietojot šo Horizon Startu. Gan, teiksim, par interfēsu ar banku, elektroniskā veidā maksājumus, tur eksportēt, importēt. Tas viss mums ir atstrādāts, lieliski strādā. Un tas tādam mazam uzņēmumam, ka tiešām ne vairāk kā 10 cilvēku nozīmē samērā lielu laika ietalpījumu, ja nav jāskraida ar papīriem kaut kur vienam cilvēkam. Es domāju, ka tas ir ievērojams laika ietaupījums, ir īpaši tad, ja tas ir kaut kur reģionos, nav centrā, tad mēs arī zinām, ka šie iestāžu tīkls tur samazinās, vai ne? Tāpēc vairāk viss iet uz tādu elektronizāciju, elektronisku datu apmaiņu.